Sveiciens visiem šodien par ļoti interesantu tēmu, par nāvi. Kā mēs ar šo tēmu saskaramies? Mēs ar to saskaramies, kad kāds cilvēks nomirst. Un dotajā momentā es neanalizēšu kādu jūsu tuvinieku, kaut arī, protams, arī šāds variants ir apskatīties nāves dienu un apmēram redzēt, kur cilvēks dodās, kā viņš ir dzīvojis, kā viņš ir aizgājis. Nu, protams, es jau krietnu laiku strādāju pie tā, lai caur kalendāru būtu iespējams noteikti redzēt to, ieraudzīt to, caur kalendāru var redzēt gandrīz visu, kas ir liktenis matricē, ieraudzīt arī tādas lietas, kad cilvēks nomirs, ja viņš atrodas potenciāli dzīvībai bīstamā situācijā. Nāve būs, nāve nebūs. Vai viņš tā ir gatavs, vai viņam ir jāpalīdz tai sagatavoties, un dažas šādas lietas. Bet šīs lietas es izskatīšu uz tā notikuma fona, ko mēs uzzinājām 26. februārī. 26. februārī šī gada no Matriksa izgāja Džeikoba Rotšilda dvēsele. Tātad Džeikobs Rotšilds, 11 čikčam, Belets, 13. Tas, kas translē caur Džeikoba Rotšilda inkarnāciju savu spēku un varenību. Nes zīmogu Change-Wheel, pārmaiņu ritenis. Tātad praktiski Džeikoba Rotšilda darbs bija bagātības vairošana, izmantojot fortūnas riteni, globālās pārmaiņas, kas notiek, naudas kursa pārmaiņas, zelta, naftas, dažādu politisko sistēmu pārkārtojumi. Tad ar šīm globālajām pārmaiņām strādāt, tas bija Džeikoba Rotšilda darba lauks. Tad, ko mēs šeit redzam, kad praktiski viņš nebija grēvulis 11 čikčan, drosmīgs cilvēks un darīja visu to, ko darīja ar pārliecību. 11 čikčan nozīmē to, kad Džeikobs Rotšilds šai dzīvē pievērsa uzmanību mazākajiem sīkumiem. Varbūt viņš neredzēja lielo bildi. Šeit mēs redzam viņa dzimšanas dienas navālu, bet viņš bija ļoti vērīgs pret katru sīkumu savā finansu impērijā. Tātad viņa piedzimšanas iemeslu mēs arī varam apskatīties. Viņa piedzimšanas iemesls, tas viss ir šeit pat Vilnī. Viņa piedzimšanas iemesls, čariot uzvaras rati, 10. boers, manifestēt savu varu, savu personālo brīvību, piedzimšanas iemesls, manifestēt varēšanu. Šī laikā caur tā varēšana visvieglāk bija manifestējuma caur finansu struktūrām, caur finansu instrumentiem, nevis tā kā kādreiz Maķedonijas Aleksandrs, kad manifestēja savu varu, Napoleons Bonaparts, bet šeit jau mēs esam laikā, kad šī te vara manifestējas ar finansu instrumentiem. Tad piedzimšanas iemesls, kā saka, boers 10. Džeikobam Rotšildam, un praktiski mums jāskatās, kas 13. vārtos atrodas svētais gars, kas viņam tiek dots, Zepārs ar enerģiju, tīrā veidā ar enerģiju lamat, kas ir zelta enerģija, gravitācijas enerģija tīrā veidā, un šeit iet zīmogs nāve, transformācijas enerģija, tātad spēja ietekmēt, transformēt vērtību sistēmu. Vērtību sistēmu, kurā, kā mēs redzam, praktiski darbojas visa zemes civilizācija. Tātad Džeikoba Rotšilda vara bija nenoliedzama, skatoties kartē. Es saprotu, kāds teiks, ar viņu vienā dienā dzimuši daudz citu cilvēku,
tātad visiem, kas dzimuši tajā dienā, būs šādi aspekti. Nē, vēl izšķir tas, kādā ģimenē piedzimis cilvēks no kādiem vecākiem, tas arī visu nosaka. Tas ir, teiksim tā, ja mēs gribam pilnībā redzēt cilvēka dzīves karti, tīri individuāli, tikai no dienām, neliekot nekādas dzimšanas vietas, nekādus laikus, mēs varam nolasīt pilnīgi visu tādā veidā, kad mēs liekam 3 kartas. Šeit pa vidu liekam, piemēram, tur, kur es lieku tekošo laiku, šeit pa vidu būs tas, kurš piedzimis, vienā pusē būs tēva perfokarte, otrā pusē būs mātes perfokarte. Un tad šo no 3 perfokaršu savstarpējā miedarbība, tēva un mātes iespaids uz bērnu arī rada šo unikālo personību, kāpēc neviens cilvēks pat dzimis vienā dienā nav līdzīgs, nav ar vienādu likteni. Tātad ar Džeikobu Rotšildu varēja vienā dienā daudz bērnu piedzimt. Ar 13 beleta, 10 arkānu zīmogu, fortūnas ratu, 11 čikčanu dienā. Bet visiem šiem cilvēkiem vecāku perfokartes būtu citas. Viņas nebūtu identiskas. Lai sakristu šie 3 faktori, būtībā viņi sakrist var tikai dvīņiem. Lai sakristu šie 3 faktori, cilvēkiem ir jāpiedzimst kā dvīņiem. Tātad, mēs jau šeit apspriežam nāves tēmu. Un kāpēc es izvēlējos apspriest Džeikoba Rotšilda nāves tēmu? Tāpēc, kad šos te cilvēkus, kas veido lielo restartu, daudz uzskata par ļaunīšiem, un cilvēki netaisnīgi cilvēkiem tiek darīts pāri, un ir tādi ļaunīši, kas visu šeit dara un paverdzina cilvēkus, tur verdzībā. Tas nav pārspīlēts par verdzību. Mēs visi vairāk vai mazāk esam atkarīgi no bankām. Mēs atrodamies tiešā banku un valsts aparāta verdzībā. Pie tam šī verdzība ir tāda, ko apskaustu ik viens senās Eģiptes faraons vai romiešu patricietis, jo vergi ir, bet par viņiem jārūpējās nav. Vergi ne tikai strādā, bet vēl paši par sevim parūpējās. Un tā tad cilvēks, par kuru mēļo, kad viņam piederējis, tur 2/3 pasaules, praktiski viss pieder viņam, viss ir nopirkts caur korporācijām, gala saimnieks iznāk, gala saimnieki iznāk šīs te ietekmīgās bagātās ģimenes. Un Rotšildi, protams, nav vienīgi, ir vēl daudz Leibi, Kūni, Baruki, Rotšildi, Morgani, Leci. Es nepārskaitīšu tagad visas šīs ģimenes, kas valda par pasauli. Ir Itālijas melnā aristokrātija, joprojām ir dzīvi un tur savu varu un ietekmi pasaulē. Dženoviešu klāns Dorija, ļoti ietekmīgs, spēcīgs klāns, arī venēciešu un florenciešu klāni ir saglabājuši savu ietekmi melnā aristokrātija. Tās dzimtene ir Itālija. Jau no senās Romas, no patriciešu laikiem. Daudzas patriciešu dzimtes, viņas neiznīka pēc Romas impērijas bojājas, bet viņas turpinājās viduslaikos, nesa savu varu cauri renesansei, Napoleona karu laikā, tad, kad Napoleons iekaroja Eiropu, šīs te dzimtes bija spiestas transformēt savus ietekmes mehānismus uz pasauli, aiziet ēnā. Un viņas izvēlējās pārvaldīt pasauli caur baņķieru ietekmi, caur naudu. Tātad, kas mani pārsteidz? Protams, mani pārsteidza tas, kad diena, kad tika izziņots par Džeikoba Rotšilda nāvi, nav viņa nomiršanas diena. Viņš vienkārši šajā dienā nevarēja nomirt. Nomira viņš iepriekšējā dienā. Un dienā 5 Akbal, kuru pārvaldīja Balams.
un kad bija zīmogs pasaule. Šī dienā 5 akbali Džeikobs Rotšilds izgāja no šīs realitātes. Mani pārsteidza tas, cik šis notikums patiesībā ir bijis nozīmīgs. Un par to neviens nerunā par šī notikuma nozīmību, jo sekas mēs sāksim skatīt. Kad mēs sāksim skatīt šī notikuma sekas, redziet, tad, kad laiks aizritēs līdz Balama vārtiem, Balama vārtos atrodas Zagans un pārmaiņu rats, un tad pasaules politikā sāksies pārmaiņas. Tā ir diena 2 ben. Un šī diena pienāks 6. martā. Tad pēc 6. marta jau sāksies nopietnas pārmaiņas pasaules politiskajā kursā. Lūk. Un tas ietekmēs gan lielos restartētājus, gan doktoru Švābu. Es šeit speciāli uzliku arī doktora Švāba liktenes perfokarti, lai parādītu, kādā veidā šie cilvēki ir saistīti, kā finansu barons Rotšilds ir saistīts ar restarta krustāvu, ar jaunās pasaules kārtības to apologētu un digitālās verdzības un tā tālāk bīdītāju Klausu Švābu. Pietiek jau šo saistību var ieraudzīt ne tikai caur savstarpējiem vārtiem, bet šo saistību var ieraudzīt caur to, kad Belets, tas ir Rotšilda personālais, Jēzus Rotšilda dievs, Belets, tas, kurš pārvalda Rotšildu, ir priekšsēdētājs Klausa Švāba ciklā. Klaus Švābs ir dzimis Beleta ciklā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis cilvēks, Belets, var pie vajadzības, pie nepieciešamības, ja viņam iznākās saskarties ar tādiem cilvēkiem, viņš tur savu ietekmi pār šo te ciklu, pār visu perfokarti, viņš tur savu ietekmi, kurā ir dzimis, protams, ne tikai doktors Klaus Švābs, bet arī daudz citi cilvēki var dzimt šādā perfokartē. Tātad par šī perfokartē, par Beleta perfokartē, kur Belets ir priekšstādātājs dzimušiem cilvēkiem, ir teikšana Džeikobam Rotšildam. Lūk, Belets ir priekšsēdētāji bāla krēslā, un šeit ir, kas saka, Belets kā Rotšilda signifikātors. Mēs šeit arī, kā lai to pasaka, redzam, kad šī ciklā doktoram Švābam neīpaši patīkams pārsteigums, jo viņš nolasa Andrasu 4 men. Andras atrodas 4 men un izpaužas kā pakārtais. Tātad pasaulē, materiālajā realitātē Andras, tas, ko nolasa, tas ir, varētu teikt tā, ka doktors Švābs šajā ciklā saskarās ar to, ka viņam nemaz tādas varas nav un ka viņš šī pasaules materiālajā realitātē var arī atrasties pakārtā lomā, upuru lomā. Un to vēl apstiprina tas, ka viņa personālajā ciklā Andras ir saistīts ar Luciferu. Doktoram Švābam bija, protams, kā saka, un jo bijais uzsver, lieli plāni, bet arī tagad šie plāni var mainīties, var pamazināties viņu ietekme, jo Andras 7. atslēgā ar Luciferu, viņš zināmā veidā var likt Švābam uztraukties, nervozēt, pārdzīvot, teiksim tā, viņš, protams, ar savu galvu pieņems lēmumus. Viņš uzskata, ka viņš visu nosaka, ka viņš ir centrālā figūra. Bet Lucifers jau šeit sāk mainīt gaisotni, varētu teikt, Lucifera ietekmē
Andres atrodas ar Lucifera zīmogu. Tad Andresa ietekmē doktors Švābs var pieņemt ļoti nepārdomātus un sev neizdevīgus lēmumus. Tātad, kā mēs šeit redzam, tad viņu savstarpējā saistība ir nenoliedzama vēl ar to, ka Gremorijs ar lamata enerģiju viņš pārvalda naudas resursus. Tātad kā doktors, un šeit ir vēl zīmogs spēks, tātad milzīgi naudas resursi, tātad kā doktors Švābs redzēja seru Džeikobu, kā milzīgu naudas resursu turētāju, kurš var dot, kā saka, nedot. Tātad vai viņš deva šos te resursus doktoram Švābam, Gremorijs doktoram Švābam atrodas 13. atslēgā ar Justice. Tas liecina tikai par to, ka šie te naudas resursi tika izsvērti un piešķirti priekš konkrētiem darbiem. Jā. Jēkabs Rotšilds nebija vienīgais, kas sponsorēja doktoru Švābu. Viņam arī citi sponsori ir, bet Jēkabs Rotšilds varētu teikt, neliek visas olas vienā groziņā un diez vai doktors Švābs atrodas, kā saka, īpaši izredzēto sarakstā atradās priekš Jēkaba Rotšilda. Tātad, ja mēs paši, kā saka, redzam, ko atver Jēkabs Rotšilds doktoram Švābam, atver ipusu, kurš nes zīmogu tornis. Tornis var izrādīties ne tikai tas, uz kura sēž karaļa, tornis var gala rezultātā izrādīties arī brūkošais. Tātad viņu sadarbības iemesli mums ir jāskatās viņu sadarbības iemesli caur Boeru. Boers šeit atrodas, kā jau skatīju, 8 iktā, tad Jēkabs Rotšilds bija tas, kurš atrada Švābu, jo praktiski viņš nākot šī inkarnācijā jau zināja, kādus cilvēkus viņam jāmeklē un kā viņi jāizmanto. Savukārt iemesls, kāpēc doktoram Švābam sadarbība ar Jēkabu Rotšildu ir iemesls, tāpēc, kad ir pasaules nāve, 13 ika, pasaules transformācija, savu mērķu, sava redzējuma realizācija, tad 10 boera zīmogu, 10. boers ir ar zīmogu nāvi. Un, protams, ja mēs gribam redzēt, Klaus Švābs skatījās uz Rotšildu kā uz tādu tiesnesi, kurš var izlemt viņa likteni, tad Jēkabs Rotšilds Klausu Švābu redz kā 22. kur, kā saka, ipos, ar zīmogu saule. Zināmā mērā kā ļoti gudru cilvēku, ļoti erudītu, hišu, plēsoņa tāda, redze, grūdras erudīts, bet mazliet kā lielu bērnu, jo šeit zīmogs saule iet ipusam, mazliet kā lielu bērnu. Pie dziļākas sadarbības man jāskatās šeit, kur atrodas. Šeit Belets ir pārvaldnieks un ko ienes doktors Švābs ar savām tām teorijām un projektiem Jēkaba Rotšilda dzīvē, ko ienesa 65. apskatīsimies. Iespēju izvilkt un demonstrēt savu bagātību, iespēju attīstīt naudas varu, demonstrēt savu bagātību. Redziet, šeit Džadgemeni atverās, kur miroņi ceļās no kapiem un Gabriels taurē. Tad likt lietā savu iekrāto kapitālu. Bet tas, kas mani nepārsteidza, šeit šī kartē skatoties Jēkaba Rotšilda nāves dienu, ir tas, kad vecais Rotšilds pats izvēlējās aiziet.
Es pat redzu, skatoties kartē, šeit skaidri redzu bildi dienā 11 balam, kad praktiski iet iespēja, kā saka, viņam tur radinieki apkārt. Nu, vecais, varbūt mēs tur pārstādīsim orgānus, var jau jebko izdarīt, jau nopirkt pašas labākos ārstus, pašas svaigākos orgānus. Džeikobs pateica, ziniet, man pietiek, es aizēju, palieciet paši, tieciet galā. Kur to redz? Protams, to var redzēt. Pirmkārt, viņš nolasa Pursonu, saistīts ar spēku. Viņš saskarās ar šo te eb spēku, ar Pursons, kur viņam atrodas. Arī ar eb enerģiju saistīts ar stārs 5. atslēgā. Tāpēc arī viņš šeit 5. atslēgā arī aizgāja, jo šeit Pursons 5. atslēgā atrodas, ar ko viņš saskarās. Tad viņš saskarās ar šo te tautas spēku, ar individualitātēm, ar visu, un praktiski viņš ir noguris. Viņš ir noguris reāli cīnīties, teiksim tā. Es pat nezinu, vai viņš, kā saka, cīnījās. Viņš vienkārši strādāja kā finansis, tā kā viņš mācēja. Tad praktiski šī ciklā viņš nonāca pie sapratnes, ka viņš ir tas, kurš lielā mērā kontrolē zemes attīstību, šo politiku, ne zemes attīstību, bet cilvēku sabiedrības attīstību, viņš lielā mērā kontrolē. Pursons ir zvaigzne. Un kā tas izpaužās? Tas izpaužās, nolasot Pursons, izpaužās ar Forneusu, tas izpaužās ar pasauli. Un, ja mēs vēl tālāk skatāmies, piemēram, šo te nomiršanas dienu, kas saka, arī kibenerģija atslēdzas Džeikoba Rotšilda rindā šahs un džadgement, jeb dieva tiesa. Viņš uz turieni arī aizgāja. Tātad šahs, kas manifestē dievu tiesu, atslēdzās vaļā, izgāja no vārtiem Džeikoba Rotšilda ciklā un ieņēma šeit savu vietu 11 kip. 11 kip, tas ir ārkārtējs, 11, tas ir pats Džeikobs Rotšilds ir 11. atslēgā dzimis. Un tāpēc arī es redzu, ka notikums bijis iepriekšējā dienā, jo šahs ieņem 11. atslēgas vietu ar zīmogu temperants, kas ir dvēseles pārliešana no viena trauka otrā, un kas būtībā izpaužas kā viegla nāve, bez liekām mocībām un bez murģiem un bez bailēm. Vienkārši pāriešana, iziešana no šīs formas. Pārēj uz jaunu inkarnāciju. Varbūt pat Džeikobs Rotšilds, viņam ir pieejamas maģiskās tehnoloģijas, ar kurām viņš zina, uz kādu inkarnāciju pāriet, kur viņš piedzimst un ko viņš turēs savās rokās, jau piedzimstot konkrētā vietā, konkrētiem vecākiem, konkrētās sabiedrības sektorā. Varbūt 86. Viņš tik daudz sasniedzis, redziet, zvaigzni. Zvaigzni viņš nolasa Pursons. Es to varu tulkot arī tā, šeit ir spēks Pursonam. Pursons viņam ir 5 eb saistīts ar zvaigzni. Tad ceļš. Eb ir arī ceļš, tātad laiks doties ceļā. 86 gados es vairs nevaru izmantot to bagātību, kas man ir. Vajadzētu tā kā pārdzimt, jaunā ķermenī iemiesoties, lai varētu sava darba augļus baudīt. Tāda versija arī šeit pastāv. Bet šeit, skatoties šī kartē, nepastāv versija, kad vai man tagad jānomirst, ārprāts, zārkam kabatu nav, vai. Tādas versijas šeit nav. Viss šeit ir čilā. Lūk, par ko stāst. Tā tad stāst par to, ka šie cilvēki, kas tur tādas naudas summas un tādu varu savās rokās, viņi izprot, kas ir nāve.
Mēs neizprotam, mēs no viņas baidamies, kā no kaut kā šausmīga esam padarījuši par tabu. Nu, kā lai viņi tad uz mums skatās, bet par to es runāšu par šo tēmu atsevišķos modinātājos. Es dziļāk šai tēmai pieskaršos, jo es ar viņu esmu sācis strādāt, tāpēc, kad uzskatu, ka tas ir tas, kas ir šī nāves tēmas apzināšanās un pieņemšana, ir tas, kas cilvēkiem dotajā momentā vajadzīgs, lai pēc iespējas vairāk cilvēku pieslēgtos jaunajai pasaules, jaunajai izpratnei par pasauli, jaunajām enerģijām. Tas ir ļoti būtiski. Un tā tad skatāmies, teiksim, tā kā saka sekas kādas Jacoba Rothschilda nāvē. Tātad 2B, sekas mēs skatījāmies 6. martā, redzēsim, ieslēdzas pārmaiņu rāds, tālāk secīgi iet. Džadgement nāk vaļā kaut kāda slēpta informācija, kas kamēr seris Jacobs Rothschilds bija dzīvs, viņa bija aprakta, paslēpta. Tagad no Akbala Dandelions šo informāciju iznesīs ārā, un mēs uzzināsim kaut ko ļoti interesantu visticamāk par Rothschildu klāna stipendijātiem daudz interesantu uzzināsim. Un pēc tam ir Dandelions atslēdz Paimonu, un šeit man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski, ka tas atstāja ietekmi Jacoba Rothschilda nāve pat uz tādu it kā nenozīmīgu pasaules valsti kā Latvija, jo pirmā Latvijas republika tika dibināta dienā 9B. Pie tam Švābs Latviju ir ļoti iemīlējis doktors Švābs, un šī cikla pārvaldnieks Gusjons ir šī cikla priekšsēdētājs, tekošā eņģeļu demonu cikla priekšsēdētājs. Doktoram Švābam atrodas arī 71. vārtos. Paskaidrošu. Tātad cikla priekšsēdētājs, kurš atrodas, nosaka tēmu, kādu viss šis cikls nes, kā saka, cilvēka dzīvē. Doktoram Švābam šeit tēma ir paslēpties mājiņās, būt mierīgam, daudz netrakot un skatīties, kā viss pārliesies, kā viss saliesies pa jaunām retortēm. Kāda tēma šī ciklā bija Jacobam Rothschildam, 9 Akbal, gatavot justice, gatavošanās galvenajai tiesai, kas visiem mums ir neizbēgama pēc iziešanas no konkrētās inkarnācijas, kurā mēs patreiz atrodamies. Tēma gatavošanās galvenajai tiesai. Šeit vēl 9. atslēga, viņa atbild par dieva apzināšanos cilvēkā un justice, karmas svari, viss tas ļoti sasaucās. Tātad, ko vēl vēlējos pavēstīt ar šo te stāstu par Jacoba Rothschilda nāvi? Ne tikai par pārmaiņām, ne tikai par to, cik ļoti viss šeit ir saistīts. Ne tikai par to, kad mūs pārvalda tāpēc, kad mēs nesaprotam un nevēlamies saprast, kā to dara. Tāpēc, kad mēs esam dumjāki par tiem, kas mūs pārvalda. Ne jau viņi ir, kā saka, ļauni. Mēs paši pieprasam to, lai mūs pārvalda kāds gudrāks, jo pašiem būt gudriem mums ir slinkums. Stāsts vēl par to, kad modinātāji turpināsies. Jau jaunā kvalitātē caur jaunu prizmu aplūkojot visu, kas šai laikā aktuāls, visu, kas šai laikā notiek. Un, protams, ja kāds vēlas, lai pilnībā izanalizē viņa, teiksim tā, liktenis perfokarte, rakstiet, sarunāsim, uztaisīšu. Tā kā viss
Viss turpinās, viss notiek, dzīve rit uz priekšu, un pārmaiņas izskatās šogad pārmaiņas pasaules kursā, globālajā, viņas ir neizbēgamas. Jauku jums dienu, skatīsimies tālāk lielo sociālās realitātes uzvedumu, kas risinās pasaulē. Jā, lūk tā, vēl kas piebilstams būs tas, kad skatoties šo lielo realitātes uzvedumu, kā filmu kinoteātrī, vienkārši ar interesi, nedrīkst aizmirst arī par savu realitāti, par to, kad veidojot savu mazo, parasto, ikdienas realitāti, mēs katrs piedalāmies lielajos procesos, kas notiek visā pasaulē, un ietekmējam tos, jo mēs esam šī te lielā organisma šūnas, tādas pašas dzīves šūnas ar apziņu apveltītas, kā Rothschildi un doktori Švābi, ne mazākas, ne lielākas tādas pašas šūnas. Tikai viņi ar savu apziņu piedalās šīs realitātes veidošanā, bet mēs esam par slinku, lai aktīvi piedalītos savas nākotnes veidošanā. Mēs atļaujam to darīt citiem, šai gadījumā viņiem. Tā.